5 dienas, gravel velosipēds un priekšā Čehija. No Prāgas bruģainajām ieliņām līdz pat kalnu takām. Es esmu velomens un es devos velo ekspedīcijā pa Čehiju. Braucu pa kalnu takām, pa upju ielajām un pa mazāk zināmiem ceļiem. Ceļojums tapis sadarbībā ar Čehu turismu. Turpinājumā skaties, kādu maršrutu esmu veicis. Ceļš sākas Rīgas lidostā. Vispirms reģistrācija, tad pacelšanās pāris stundas gaisā un esmu Prāgā. Kā vienmēr ceļoju ar savu velosipēdu, nevis nomātu uz vietas. Tas ir pārbaudīts, ērts un gatavs jebkurai situācijai. Prāgā esmu bijis vairākas reizes, bet šoreiz skatos uz to citām acīm, kā velobraucējs, pētnieks. Jau pirmajā vakarā saprotu, ka gravela velosipēds šeit ir īstā izvēle. Bruģis ir gandrīz visur, un pilsēta ir pilna ar kāpumiem. Kārļa tilts, Vecpilsētas ielas, skati pāri Vultavas upi – viss te ir pazīstams, bet uz velosipēda tas šķiet pavisam citādi. Pilsēta elpo lēni, un katrs nobrauciens vai kāpums atgādina, ka pat metropolē var sajust braukšanas prieku. Tā beidzas pirmais vakars, tikai 20 km, bet sajūta, ka piedzīvojums jau ir sācies. Ir sākusies otrā diena. Velo kaste palikusi naktsmītnē, tā kādu laiku vairs nebūs vajadzīga. Esmu gatavs 4 dienām uz velosipēda, un šodien sākas īstais ceļojums pa Čehiju. No Prāgas izbraukt ir pārsteidzoši viegli. Gandrīz visur ir labi iezīmēti veloceļi, un tie ved pa upju krastiem, cauri parkiem un klusām apkaimēm. Nav stresa, nav satiksmes hausa, tikai mierīga kustība. Ceļš ved gar Vultavas pietekām, kur laiku pa laikām jāpārbrauc pāri tiltam, un aiz katra līkuma atkal cita aina. Jau rīta pusē jūtams karstums. Tas ir patīkams pārsteigums. Latvijā šogad siltumu bija maz, bet te saule strādā nopietni. Satiksme ir minimāla, luksofori reti un pilsētas pamazām pāriet mazpilsētās. Tā ir braukšana, kur var ļauties ritmam. Pedāļi, elpa ceļš. Ir īstais ķiršu laiks, koki pilni ar sarkanajiem augļiem un tie burtiski karājas pāri ceļu. Šeit var paņemt pāris ķiršus garām braucot. Vēl pēc brīža ceļš kļūst šaurāks un veloceļi pārvēršas lauka malās esošās takās. Man tas patīk, granti, pļavas, nedaudz putekļi, bet īsti sajūta, ka esi kalnos. Ceļmalās aug zirņi un jā, tiešām var apstāties un nogaršot pāris pākstas. Tas šķiet ir šī ceļojuma stils ne tikai redzēt, bet arī sajust un pagaršot vietu, kur esi. Čehija ir slavena ar savām pilīm un muižām. Tās redzamas visur. Kalnu galos, pie upēm, ciemos. Vienu no tām nolēma apskatīt tuvāk. Neliela apstāšanās, pāris foto, elpa un atpakaļ uz ceļu. Reizēm šajās takās paralēli iet arī zirgu ceļi, un viss izskatās kā mierīga lauku ainava, kur laiks kustās citādi. Karstums pieaug. Čehijā jūras nav, un tāpēc cilvēki peldas visur, kur vien var – upēs, ezeros, dīķos. Gar ceļiem redzami cilvēki, kas atvēsinās un sajūta ir tāda, kā īstā vasarā, kas mums Latvijā šogad nedaudz pietrūka. Dienas otrajā pusē laiks nelielai kultūras pauzei. Apmeklēju aviācijas muzeju, kur redzami seni lidaparāti, gan militārie, gan civilie. Daudz no tiem vēl joprojām ir darba kārtībā. Tas ir pārsteidzoši, cik rūpīgi un ar cieņu pret vēsturi šeit viss ir saglabāts. Muzejs ir modernais, kvalitatīvi veidots, ar interaktīvām ekspozīcijām un detalizētu stāstu par aviācijas attīstību. Ja esi kaut nedaudz saistīts ar lidmašīnām vai mehāniku, te var pavadīt labu brīdi. Skatoties uz lielajiem riteņiem, saskatu līdzību ar velosipēdu. Principā tā pati ideja – spieķi riepus. Pēc šī dodos tālāk uz vienu no Čehijas ikonām – Škodas muzeju. Zīmīgi, ka Škodas muzeja biļeti rotā velosipēds. Nejauši uzņēmuma vēsture sākās tieši ar 2 riteņiem. 1895. gadā 2 draugi, Laurints un Klements, sāka būvēt velosipēdus. Viņi bija entuziasti, kas ticēja kustībai un tehniskam progresam. No velosipēdiem viņi pārgāja uz motocikliem, tad uz automašīnām, un tā tapa Škoda auto, viens no zīmoliem, kas šodien simbolizē visu Čehiju. Muzejā tas viss ir lieliski parādīts, no pirmajiem koka rāmja velosipēdiem līdz sporta automašīnām un Tour de France atbalsta flotēm.
Tieši Škoda jau daudzus gadus ir galvenais Tour de France sponsors, un arī šobrīd katrā lielajā posmā redzam Škodas auto, kas pavada riteņbraucējus. Pēc muzeja laiks doties tālāk, pa mazajiem Čehijas ciemiem. Te dzīve rit mierīgāk, un uzreiz redzamas vietējās tradīcijas. Viena no tām – krāsainas kafijas krūzītes, kas saliktas uz žogu stabiem. Citur pasaulē neko tādu neesmu redzējis. Ceļmalās parādās arvien vairāk velotūristu, un ainava pamazām mainās, kļūst kalnaināka. Pirmās klintis, pirmie skatu torņi. Par nelielu, bet godīgu samaksu var uzkāpt un redzēt, cik daudzveidīgi ir Čehijas daba. Drīz priekšā kārtīga pils, iespaidīga, ar torņiem un vārtiem, bet šoreiz tā ir slēgta, jo tiek uzņemta mākslas filma. Tomēr no ārpuses tāpat ir ko redzēt. Es apsēžos tuvumā, paņemu saldējumu un vienkārši izbaudu brīdi. Pilī, protams, piestāv zirgi, un tie te tiešām ir skaisti un graciozi. Tālāk ceļš ved uz Hrubas kala klintīm, ļoti zināma vieta šajā reģionā. Te turistu jau vairāk, bet skati ir tā vērti. Ceļi kļūst pauguraini un var droši teikt, te jau ir īsti kalni. Nobraucieni te ir fantastiski. Jūs jau zināt, cik laba sajūta ir kilometriem tālu ripot lejup no kalna. Vēlreiz priecājos, ka man ir gravel velosipēds. Ar to var piebraukt tuvāk apskats vietām un brīvi izvēlēties maršrutu. Asfalts, pļāva, taka nav svarīgi. Gar ceļiem redzamas ģimenes ar bērniem, arī viņi izvēlas velosipēdus. Kāda čerešņa. Atkal ir ķiršu pauze. Ceļa malā liels, sarkaniem augļiem pilns koks. Šoreiz apstājos, atbalstu riteni, uzkāpju augšā kokā, sapildu pilnas rokas ar ķiršiem. Dienu noslēdzu ar 160 km Garminā. Jā, es braucu daudz, jo laiks ir ierobežots, bet grupu braucienos šis maršruts būs mierīgāks. Trešās dienas mērķis – Libereces tornis, kas redzams jau pa gabalu. Oficiāli to sauc par Ješteļa torni. Tas atrodas 1012 metru augstumā virs jūras līmeņa, kalna virsotnē ar tādu pašu nosaukumu. Tornis ir 93 metrus augsts, un tas kalpo kā televīzijas raidītājs, gan viesnīca un restorāns. Ceļš uz turieni sākas raiti, bet drīz kļūst stāvāks. Asfalts, līkumi, serpentīni, viss skaisti, bet man sāk pietrūkt piedzīvojumu. Man taču ir gravel velosipēds, nevis šosejnieks. Paskatos kartē un redzu īsāku ceļu. Šķiet, ka varētu būt interesantāk. Un jā, interesantāk tiešām ir pareizais vārds. Sākumā ceļš ir normāls, tad stāvs, bet braucams grants. Tad tas pāriet šaurāk tā kā, vēl pēc brīža kāpienā. Ko tu tur vizinies pa asfaltu? Paņem taču kādu gravel sekciju. Viņi teica, ka būs viegli. Tā jau es te stumju. Tāds 20 minūtes. Un priekšā ir tikai trakāk un trakāk. Labi, vismaz man tāda ir pirmdiena. Jānoliek kāju pie zemes un jāsāk stumt. Akmeņi, saknes, nelīdzenuma, vietām pat jānes velosipēds. Tajā brīdī pats sev saku, Krišjāni, tiešām vajadzēja. Bet kā parasti, šādas izvēles beigās attaisnojās. Kad beidzot nonāku virsotnē, skats ir iespaidīgs.
Tornis izskatās kā no zinātniskās fantastikas filmas un panorāma ap to 360 grādos. Tā ir viena no Čehijas arhitektūras ikonām. 1973. gadā iegūst pat starptautisko arhitektūras balvu par savu unikālo formu. Un no jebkuras puses tas izskatās kā milzīga kosmosa antena. Te augšā temperatūra noslīd zem plus 20 grādiem. Varbūt pat vienīgā vieta visā ceļojumā, kur tiešām jūtams vēsums. Pēc augšupējas pienāk pelnīts atalgojums. Seko galvu reibinošs nobrauciens pa plato Grants ceļu. Nevienas mašīna, tikai vējš un putekļi aiz muguras. Tiešām kaifs ripot leju, tā kā tas paredzēts gravel braucienam. Tālāk ceļā gadās neliela atrakcija. Pašdarbināms, droši pārcēlājs pāri upē. Sākumā šķiet, ka tas būs tikai muzeja eksponāts, bet nē, tas darbojas. Protams, drīz man atkal apnīk asfalts. Beigās nākas pabraukt pa dzelzceļa gulšņiem. Nedaudz, bet pietiek, lai saprastu, ka šis laikam nav tas labākais maršruts. 4. dienas rīts sākas ar nobraucienu no kalniem. Drīz nonāku Polijas-Čehijas pierobežā. Un tur pamanāma marķēta MTB trase, kas ved tieši pa robežu. Var redzēt, ka te notiek kalnu riteņbraucēju pasākumu, un tas tikai atgādina, man ir īstais velosipēds. Pēc pāris stundu brauciena sasniedzu vienu no šī ceļojuma galvenajiem punktiem – Adržbach klintis. Tās atrodas Čehijas ziemeļaustrumos un ir viena no iespaidīgākajām dabas vietām visā valstī. Te slējas 10 metru augstas smilšakmenes sienas, kas gadu tūkstošiem veidotas vēja un ūdens darbības rezultātā. Starp tām šauras ejas, paslēpti ezeri un nelieli ūdenskritumi. Daudzi saka, ka Adržbach ir kā akmens labirints un brīžiem tiešām šķiet, ka esi citā pasaulē. Turpinu lejup no kalniem, šaurām takām, kas vietām iet līdzās vilciena līnijai. Tas man kalpo kā drošības plāns. Ja spēki beidzas, varu ielaikt vilcienā un aizbraukt tālāk. Pie Česke Skalice pilsētas paveras liela ūdenskrātuve. Ārā ir ap plus 40 grādiem un galvā tikai viena doma – nopeldēties. Bet kā jau reizēm gadās, pieklājīgu pludmali man neizdodas atrast. Tad nu atkal glābiņš ir ķiršu koka ēna. Apstājos, apsēžos zem koka un kārtīgi uzpildos ar saldajiem augļiem. Un jā, arī šodien kilometru skaits pārsniedz 160. Ceļojuma 5. dienā plāns bija vienkāršs – aizbraukt līdz Prāgai. Sākotnēji bija domājis daļu ceļa veikt ar vilcienu, bet izvēlētais maršruts izrādījās tik interesants, ka tā arī vilcienā neiekāpa. Veloceļi šajā posmā ir īpaši, ar daudziem tuneļiem un tiltiem, kas savieno dažādu upju krastus un meža takus. Patiesībā viena tuneļu sistēma mani pat samulsināja. Zem privātas apbūves, lai saglabātu iecienītu veloceļu, bija izveidoti vairāki tuneļi. Tas labi parāda, cik nopietni Čehija attiecas pret velo infrastruktūru. Ceļš netiek pārtraukts, tikai pielāgots. Šī diena bija vairāk par pašu ceļu, nevis apskates objektiem. Grants un meža takas gar Sezavas upi, ēnas, klusums un upes šalkoņi. Koku lapotni palīdzēja pārvarēt karstāko dienu visā ceļojumā, jo tieši šajā laikā Čehijā krita karstuma rekordi. Saule nesaudzēja, saulē ne brīdi nebija zem plus 40 grādiem. Tomēr tieši tādos apstākļos vislabāk saproti, kāpēc šādi braucieni paliek atmiņā. Sviedri, putekļi, ūdens pudeles un tajā visā kaut kas dziļi mierīgs. Iebraukt Prāgā pēc šīm 5 dienām ir īpašs mirklis. Pēc 100 kilometru pa mazajiem ceļiem, kalniem, upju ielajām, pēkšņi esi atpakaļ lielpilsētām, kur viss kustas pavisam citā ritmā. Toreiz neesmu steigā, ļauju sev būt turistam. Braucu cauri Vestpilsētas bruģētajām ielām, kur kafēnīcas pilnas ar cilvēkiem un tramvaju dūts kā pilsētas elpa. Pie astronomiskā pulksteņa uz Rācnama torņa kā vienmēr pūlis. Šis pulkstenis darbojas jau kopš 1410. gada un ir viens no vecākajiem mehāniskajiem pulksteņiem pasaulē, kas joprojām rāda laiku. Katru stundu atveras logi un mazās figūras sāk kustēties. Apustuļi, nāve ar zvaniņu un zelta zvaigžņu cipernīcas, kas rāda ne tikai laiku, bet arī saules un mēnesis stāvokli. Ir kaut kas aizkustinošs tajā, kā mehāniskais laiks satiekas ar dzīvo pilsētu. Prāga vakarā ir skaista, gaismas atspīd Vltavas ūdeņos, cilvēki smejas
un pilsēta elpo savu vasaras dzīvi. Šis bija gravel ceļojums, bet vairāk nekā tas pieredze, kā valsti iepazīt ar pedāļu ritmu. Diena bija gara. 200 km karstums, tuneļi, kalni un pilsētas burzmi. Un jā, Čehijas izpēte ir noslēgusies. Nākamajā rītā atliek tikai autobuss uz lidostu par nedaudz vairāk nekā 1 eiro, ērti, ātri, ar vietu velokastē. Nākamgad vasarā pa līdzīgu maršrutu vedīšu nedēļu ilgā velo ceļojumā grupu. Apskatu piedāvājumu velomens.lv un iespējams vēlēsies pievienoties.